Tev neko citu nav sākumā, ko nofilmēt, ja? Neuzdot muļķīgus jautājumus. Maziņš tāds neliels ezeriņš un ielīšanās vieta, principā ir publiskā peldvieta, šī skaitās peldvieta. Un vietas nav daudz, tur neviens līst neriskē, saprotams, kāpēc. Viena mašīna stāv te ir tas nobraucamais ceļš, tur principā ir viena knapa stiga. Es vēl iestājos te. Ja kāds ļoti labi grib, tīri teorētiski var iestāties vēl trešais tur, bet par ko ir stāsts? Stājieties tā, lai arī pēc jums kāds cits vēl var iebraukt. Vienmēr paredziet to, kad var atbraukt vēl kāda persona ar mašīnu, ar piekabi, un arī grib tāpat kā jūs ielīsties ezerā un kaut kur to mašīnu atstāt. Par nākamo, lai domā tas nākamais, kas atbrauks. Bet jūs padomājat par savu nākamo. Un tad jau viss būs kārtībā. Visiem vietas pietiks. Vienkārši uzdodiet paši sev jautājumu. Ja tu trešais iebrauks tā, kā es nostājos, vai viņš varēs te izgriezties? Vai nevarēs? Esam solidāri. Un ko tu atkal ķersi ar savu pano, jā? Vai krutais esi tikai ar pano vien māki ķert, savādāk zivis ķert tu nemāki? Principā varu ar ehalotu salikt, izslēgt ārā ekrānu un ķeram vispār pa vecai metodei. Labi, neuzvelcies. Savādāk, kā vispār nevienu zivi nenoķersim. Bet kurš tev teica, ka ar pano var tikai mest zivī pie deguna? Pano strādā ļoti forši kā parasta ehalote. Populārākais no jautājumiem. Vai ta bez pano vairs nemāki ķert? Kāpēc nemāku? Kur es ķeru klasikā. Jā, pano man laivā ir, bet šobrīd viņš man strādā kā ehalote. Jā, lai es redzu krasta kanti, kura tieši ir zem laivas šobrīd, un tā sanāca, ka uz kantas pašas zivs nestāv. Un to es, protams, paskatījos ar pano, bet kāpēc gan ne, ja man tāda ehalote ir? Man liekas, tas ekonomē laiku. Bet jā, pano bieži izmantoja vienkārši kā ehalote. Ne obligāti metu katru reizi, katrā copē zivī tieši pie deguna. Tāpēc māku ķert arī bez pano. Kāpēc gan ar 25 gadus bagātu pieredzi klasikā es nevarētu pastrādāt tagad ar panoptikas? Pirmkārt, tas paplašina redzesloku. Otrakārt, klasiķis, kas sāk ķert ar pano, paliks tikai labāks klasiķis. Par to es esmu tikai vairāk pārliecinos ar katru reizi, jo tajā aparātā tu redzi, kā tā zivs uzvedās. Tu sāc saprast, kāpēc viņa ir tur un kāpēc viņa ņem tā. Un kāpēc sanāk tā, kad viņa paņem šitā un visi šie jautājumi uz viņiem visiem tiek rasta atbilde, jo tu uz to visu paskaties pilnīgi no citas skatu punkta. Tā kā man liekas, ka tas ir tikai plus. Skaidrs, ka visi to nevar atļauties. Bet ja es varu, tāpēc esmu sliktāks. Drusku pārtrauksim teātri, pieķērās neslikts ašuks. Vienā rokā kamera, otrā rokā makšķere. Tā ir kā ir. Načur. Nāc. Tāds jau smukulīts. Abā. Šis jau ļoti smuks. Freak Slim apēda. Tāds plāns tārpiņš. Pieliksim pie mērlems, bet šis jau izskatās ļoti smuks ašuks. 30. Tieši 30. Smuks. Bet paskatieties, arī viss tajās, pirmkārt tādās kā guļotās. Ziniet, kad tā kā plaudis, kad nārstoja tāds. Un viss šitajās te mazajās nedēlītēs, bet utīs. Pilnīgi viss asars viņās ir. Mutē paskatīsimies arī ir. Arī mutē ir dažas. Daudz nav. Bet smuks
smuks. Ko? Vedīsim vaļā. Gandrīz jau saulrīts. Sabozies. Tā. Yes! Klau! No kurienes tev tas džempers? Tāds pats kā man. Kas tu īsti esi? Heiters? Jeb tomēr fans? Nē, es kumpalās nopirku. Kāpēc tu reklamē Select? Tas taču ir budžeta klases variants. Jā, budžeta klases variants. Visi nevar atļauties keiteču, vai tur vestinu, vai sazinu vēl ko. Un vai tiešām, ja visi ķertu ar vienādiem mānekļiem, būtu interesanti? Tāpēc jau to mānekļu ir tik daudz. Ir ašuks. Lai makšķerniekam būtu iespēja, izvēles iespēja. Es šo asarīti varēju noķert ar keiteču maziņo. Un visticamāk tam keitečam būtu vāks. Vai arī noķēru viņu ar Selectu. Un vēl kādām 2 zivīm pietiks. Hei, puis, nopozē? Saki, Selects bija garšīgs? Neredzu atšķirību. Ja nav atšķirības, kāpēc maksāt vairāk? Bija tāda reklāma. Un starp citu nav tā, ka es ķeru tikai uz Selectu. Man arī ir citu ražotāju mānekļi. Piemēram, kā... šis arī ir Selects. Jā, starp citu. Select Kraken. Šis ir Krakens. Tāds vēzītis. Jā. Un tas ir viss, ko tu gribēji uzzināt? Tik vien? Nē, man ir vēl daži jautājumi. Par video iznākšanas biežumu. Jā, zinu. Video aizvien biežāk iznāk rētāk un rētāk. Tā viņš sanāk pirmkārt tāpēc, kad sezona, tāda garas dienas sezona iet uz beigām. Es strādāju pilnu darba nedēļu, 5 dienas nedēļā, un katru dienu copēt nevaru izbraukt. Ir bērns, ir sieva, un tas nozīmē, ka man ir pāris vakari nedēļā, 2, 3, maksimums 4 stundas līdz tumsai. Tālāk filmēt ir bezjēdzīgi, GoPro tumsā tāpat neko neredz, un jūs arī neko viņā neredzēsiet. Tāpēc jā, video iznāk daudz retāk. Kontentu nofilmēt tik īsā copē ir diezgan pagrūti, jo esiet godīgi, jūs taču gribat redzēt zivi, vai ne? Jūs gribat redzēt kaut nelielu ekšanu. Skatīties, kā es filozofēju 3 epizodes pēc kārtas, nevienam nebūs interesanti. Tad vēl arī montāža. Neesmu nekāds profesionāls montieris, visu esmu mācījies pats no nulles, caur savām kļūdām un visādiem YouTube pamācošiem video, kurus arī man dažkārt ir slinkums skatīties. Tāpēc ir kā ir, vienas epizodes, pat 15 minūšu epizodes montāža man aizņem aptuveni 8 līdz 10 stundas. Kaspars Puksts šobrīd saķēra galvu un pateica, Dēnijs, tu esi traks. Jā, es zinu. Daudziem sanāk ātrāk, daudziem sanāk tāpat kā man, nezinu. Man sanāk 8-10 stundas, kamēr mūziciņa, kamēr sagreizi, kamēr kaut kas nepatīk, patīk, saproti, ka jāpiefilmē vēl kaut kas, vienmēr mēģina to kontentu pašķēdīt, sataisīt interesantāku priekš jums un arī priekš sevis. Kamēr pašam nepatīk, epizodi ārā nelieku. Beigās nonākam pie tā, ka tīri fiziski biežāk nekā, reizi 3 nedēļās, varbūt pat mēnesī epizodi nesanāk ielikt. Vienkārši nesaliekās. Nav tik daudz brīva laika. Un tad, kad tu esi ieguldījis tādu darbu, aizbraucis speciāli uz kādām 3 copēm, lai sakasītu tās 4 zivis, visu saliec kopā, iztērē kādu 1 nakti, pilnu nakti priekš montāžas, un tas video neaiziet. Viņu paskatās tur mēneša laikā 1000 cilvēku. Tad sākt filmēt nākamo epizodi ir ļoti, ļoti grūti. Vienkārši nav motivācijas. Tāpēc lūdzu, komentējiet, liekat laikus. Ja nepatīk, liekat dislaikus un rakstat, kāpēc jums nepatīk. Es visu lasu, cenšos ņemt vērā. Tas ir dzinulis strādāt tālāk, un es ļoti ceru uz jūsu atsaucību. Tādā veidā es redzu,
ka jūs kontentu skatāties. Man ir prieks, man ir pozitīvas emocijas, man ir tālāk motivācija vienkārši strādāt. Tā kā video iznākšanas biežums ir atkarīgs arī no sekotāju aktivitātes. Tālūk. Kas ar to motoru? Tādu intriku sataisīja, nevienam neko nestāst. Nu par motoru runājot. Re, kur viņš stāv. Jaunais motors, 30. Neko diži vēl neesmu iefilmējis, jums pastāstījis tieši tāpēc, kad viņš vēl nav piebraukts. Un ir šādas tādas nianses. Bet visā visumā esmu gandrīz apmierināts. Likās, ka laiva ies ātrāk, pie attiecīga ātruma laiva sāka delfinēt. Nu, karoči, Aleksa video redzējāt, kā viņš tur čakarējās ar laivu. Es domāju, ka mani gaida mazākos apmēros tas pats ceļš. Tā kā tā. Vai ko tālāk domā darīt? Domā vispār kaut kā kanālu attīstīt, ne? Jau apnikašties sākuma skati ar to ceļu, mašīnu, laišanu laivas iekšā ūdenī. Vokur. Es nezinu, kas jums ar tiem ceļa kadriem nepatīk. Latvijā ir tik smuka daba. 5-10 sekundes ar dabas kadriem un laivas ieliešanu ūdenī, taču vēl nevienam neko sliktu nav nodarījuši. Bet labi, es jūs sadzirdēju. Tikko iegādājos dronu, lidot vēl nemāku, bet mācos, tiesību vēl nav, bet būs. Tā kā drusciņi pašķaidīšu video formātu ar skatiem no augšas. Starp citu, manis iegādātais drons, kas nav jauns, bet lietots, ir filmējis vairākas Pērču Pro epizodes. Tā kā sveiciens Jānim. Paga, man ir vēl viens jautājums. Šeit tev uzlīmam, pasūkā konču. Aktīvāk piedalieties komentāros, beidzot heitot, neesat divāna eksperti, esat makšķeres eksperti. Un nesakas, es eju mājās skatīties kārtējo epizodi, un jā, starp citu, man no mutes izkrita krakens. Atā. Nesakas.